Esmu atbraukusi uz skriešanas randiņu ar sievieti, kura visu dara skaisti. Patiešām man tas daudzreiz dzīvē ir dažas dzīves ainas padarījis skaistākas, kā tās varētu būt. Jo es atcerējos, kā darīt viņu. Vēl viņa kustās un viņa vēd cilvēkus pārgājienos. Ej viņu satikt. Šis kāds mums smagas botus. Viņa nāk. Viņa jau nāk. Ak, Dievs, nu nāk. Nu nē! Paskatieties. Nu, bet es galvenais. Nu, šis ir tas brīdis, kad es montējot runu sapratu, ka man tur kaut kas ir pārtrūcis. Bet stāsts ir tāds, ka Gerda saulainā februārī nāk man pretim ar puķēm. Tāda viņi ir. Re, kur tās puķis ir. Turpiniet arī runu. Man ir nenormāli foršas draugs no Tego. Tas ražo visādas veselīgas našķis un tagad arī tavā saimē. Nu, sāc ir šito es tev iesaku. Jā. Paldies tā mieši. Tu labākā. Paldies, jā. Es to paldies. No bērniem. Nu, pakaifo vēl. Šitas ir riktīgi labs. Kurš pļains? Stan. Ar pistācijām? Jā, šis ir tiešām riktīgi cool. Tad tu jau esi pazīstam ar šo. Nu, izcili. Kur mēs esam? Marpē. Kāpēc mēs skriesim Marpē? Mēs skriesim par kaut tavu maršrutu iemīļot? Jā, laikam tad man klases, vispār, ja godīgi, man zinu, kurš labāk patīk skriet. Man patīk skriet pa stadionu. Bet mēs varam skriet stadionu? Es neesmu droša, jo teorētiski ir vēl laiks, kad ir noteikti stundas, un tad reizēm neļauj, un tagad tu vari skriet ārpus skolas laiku. Mēs varam iet patestēt, pamēģināt, un ja mums izdevās. Mēs... Jā. Nu, Andi, vai sākam ar to, kā tev iet? Labi man iet, es jāsaka, šaujam pa kreisi. Es tagad diezgan ļoti esmu noilgojusies pēc iešanas. Jā, es gaidu, kad sāksies sezona. Nu, kas jau būs pavisam drīz patiesībā. Labi, ja tad pati sāk runāt par iešanu, tad varbūt iepazīstina tos, kuri tā kā īsti nezin, kas ir Gerda Šulce. Jo man bija tā, es tikko darbiņā saku, nu es uzlauku Spartārku un meitenes, no kur šodien skries, es tā ar Gerdu, un es pat nepateicu uzvārdu. Un es tā kā stāstīšu no to, ar kuru es gāju. Un mēs taču zinām, tev nav tā kā jāsaka. Bet tiem, kas varbūt nezin. Nu tā, nu. Es organizēju un vadu pārgājienus, vairāku dienu pārgājienus un Itālijā. Klasiski Toskānā, un tad ir garākais, izaicinošākais ceļš. No Toskānas līdz Romai, kur es iepazinu tevi. Mogdievs tas bija. Joprojām tas ir piedzīvojums, ko neviens cits manā dzīvē no piedzīvojumiem nav spējis pārspēt. Bet zinu, ka tas nav pēdējais. Labi, varbūt par to iešanu mēs tā nedaudz bišķiņ vēlāk. Es atceros arī no tā mūsu pārgājiena, ka tev patīk skriet. Un ir paticis jau sen. Kā tas sākās? Zini kā, es neatceros precīzi. Mums bija, tad, kad sākās Covid, bija mājasēde. Vai viņas bija kaut kādas divas. Man liekas, ka tā bija pirmā. Man liekas, tik forši, es tagad tur taisīšu 15 ēdienas. Es atvainojos. Paldies, puiši, paldies. Un kad es tur gatavošu rītā vakarā, viens būs laika forši. Man liekas, pagāja 5 dienas šajam iekšā. Un man likās, ka pirmām kārtām es varētu saikt prātā, otrām kārtām es varētu palikt rasna. Un man ir iebās skriet. Tik reāli. Un tā pieredze līdz tam bija tik, cik mums visiem skolā ir. Jā. Ja? Jā. Man ir iebās. Man vienkārši likās kaut kas šausmīgs. Un es principā būtu bijusi gatava arī galva likt ķīlā, ka es nekad neskriešu. Nekad vispār. Un es bez kaut kādām baigām ambīcijām sāku iet tipināt. Bet es nosolīju, ka es to darīšu katru dienu. Es gāju 10 minūtēm, tad 12, 15. Un tad jau man bija tas levels, ka man bija garie skrējieni, kas skaitījās 10 kilometri
sestdienās. Un, jā, tad es kaut kā nosolījos sev, ka es gribu, lai sports ir mana atkarība. Tā vārda par dalītām sajūtām, vai ne? Bet tiešāk jānozīmē, ka es gribu būt atkarīga no sporta. Un tā. Tu meklēji kaut kādā treneru palīdzību tajā savā ceļā? Vai tad jau nebija ChatGPT? Tagad jau viss beigas gudrie treneri uztrenēties maratonam, paprast kā ChatGPT iesaka, bet tas tomēr ir bišķiņ jāprot un jāsaprot, ko tu dari. Kā tev tur gāja? Zini, kā es noskrēju? Mēģinam. Es noskrēju. Es domāju, ka jānoskrieniet tas pusmaratons. Bet, ja es varu noskriet dešuku, ko tas nevar noskriet 21? Jā. Jā. Toču varēšu. Varbūt ies tur grūtāk vai kā, bet varēšu. Es arī noskrēju. Bija vajag forši. Un tad es iedomājos par maratonu. Un likās, tas ir nereāli. Un tā kā... Tu iedomājies tā kā pēc finiša līnijas uzreiz vai kaut kā tas nāca tur uz ko vēlāk? Tieši, pagaid. Tu zini, tas bija diezgan drīz pēc tam, jo man liekas, tā, ka tu sāc skriet, tad tu tā nevari nolikt. Un, jā, un tad es sapratu, ka 42 kilometriem ar kaut kādu pašdarbību nepietiks. Un tad es atcerējos, kad atpakaļ. Frēgo. Saimniec pa priekšu. Jūs mājas stadions. Es jau varbūt nepatīk, ka mēs filmējam. Kā būs, tā būs. Un tad mēs Jā. varam samainīties pusēm. Jā, lūdzu. Nē, man patīk tā. Tā kā nav nekādu šķēršļu. Vienkārši ej uz to apli. Vienkārši ir tādā bišķi trenicā. Un ko tu paskaties? Ak, Dievs, tas ir kolosāls. Tas ir dižozvals. Labi, maratonam tu meklēji. Maratonam es meklēju treneri, tad es atceros, ka es mācījos universitātē kopā ar Jānišķu. Un cik tas bija liktenīgi? Un, jā, un tad kaut kā tā, kaut kas arī sāku gatavoties, jā. Galīgi, es nevarētu teikt, ka es neesmu priekšzīmīga audzēkne. Un tās tik līdz tam savam pirmajam maratonam, bet ne pēdējam. Kā bija? Jo es jau varēju mēs tajā stadijā, ka man liekas, es gribētu, bet kas nesaņemšos. Man ir es nokavēju. Pirmkārt, viņš bija Romā. Loģiski. Tu nokavēji. Startu pa 20 minūtes. Ok! Garda ir ieradusies. Tas bija vienkārši. Un saprotu, es nezinu vispār, kas notika. Bet likās, ka kāds izslēdz laiku. Un es saprotu, ka pakaļ. Es vienkārši trenējos, cik ilgi es esmu atlidojusi un es nokavēju. Bet tas kaut kā sanāca, tu aizkavējies vai satiksme? Laicīgi, viss bija pilnīgi pēc plāna. Un tad vienkārši kaut kāds melnais cerums. Un, protams, kas leidz satiksmi, un tas taksts man saka, es tev izlaišu šitā, un es tev Romu tikai bišķi pārziņu. Un viņš brauc, un es saprotu, ka viņš nebrauc tuvāk. Es tikai jātālidamies. Un tad rādz helikopters, un pēc tam ir tās līdmašīnas, kas to Itālijas karoga tās krāsās. Un es saprotu, ka viss esmu taksi, un viņi jau skrien. Un neko, izkāp ārā tā takša. Kādas opcijas, Tas skaidrs, ka tu vienkārši skrieni 2 kilometrus līdz startam. Lai es taicinies, ka es varu sākt. Un skrieju pie tās līnijas. Un tur jau stāv. Jā, nākamā distance. Jā, kaut kādiem suņiem tur. Un liekas, kas? Un viens sievietes, ka tev es sāc, skrien. Un es skrienu. Un tā kā trasa ir slēgta. Un kur ceļu sadalās. Bet tā ir kāda, kurš man pasaka, kur man jāskrien. Un es panāku to beigu mašīnu. Ak, Dievs, wow! Liekas, okei. Ak, Es Dievs! ierakstos vispār kaut kādā lapā. Wow, Garda! Jā, un es noskrēju. Es gribētu teikt, ka es noskrēju bez lūzumiem.
bez jebkā, bet es noskrēju tādu absolūtāko nezināšanu. Tu vienkārši skrien, tu esi tik excited par to visu. Nezināšana tādā nozīmē, ka tu nezini, Uz ko es ko tavs parakstījos? ķermenis Nē, teiks. vispār, uz ko es parakstījos? Okay. Jo treniņā līdz maratonu neviens nekad nenoskrien. Nē, bet es kaut kādus garos. Aha, Tu entās reizes par kaut kādiem 30. jā. Okay. Bet es savos treniņu procesos nekad līdz gariem neesmu tikusi. Bet tas ir kaut kas, ko es nevaru emocionāli pārlauzt. Okay. Labi. Un tu noskrēji. Jā, es esmu tik laimīga. Ak, Dievs, es reiz nopirku jaunu. Tagad nākamajam gadam uzreiz. To pašu Romas Protams, jau un jau galvā, protams, bija kaut kāds iedomātais cipars. Nu, laika turēs ir noskrēt. Bet tu saproti, ka tu noskrēji nevis 42, bet tu noskrēji vismaz 44. Jo tev vajadzēja viņu panākt. Zini kā, man vairāk liekas tas, ka man vajadzēs saņemties. Nu kā, tu esi, tu kaut kur bišķi izsapnis. Un tu vienkārši nokies tāds. Tas ir kā filmāts. Jā. Bet tad tev daudz, kad ir kā filmāts. Vai ne? Jā. Kas ir bijis tavs skaistākais tāds skriešanas? Vai nu piedzīvojums, vai nu kaut kāda sajūta, vai tieši notikums, vai vieta, vai gaisma kopā ar mūziku. Nu tāds skriešanas highlight. Pirmais, kas nāk divprātā. Pirmais bija pašā sākumā, kad es izgāju skriet. Tā pirmā vasara un lija lietus. Un es skrēju. No ielas nebija neviens cilvēks. Un es vienkārši biju tik laimīga. Tev ir to sajūta, ka neviena nav, es tikai tu, līst lietus. Un vienkārši tu ar sevi tik nenormāli lepojies. Tā ir tāda sajūta. Un tu jūti, kā tā vienkārši vasaras takni tā no laimes. Tas ir tāds highlights. Un otrs ir manā otrajā maratonā. Kaut kā sanāca tā, ka uz starta līnijas bija ne tikai es, bet arī Višķers. Aha, Kaut gan viņam nebija jāpiedalās, viņš tikai pavadīja mani līdz startam. ok. Bet viņš arī gāja ārā tā kā uz garo skrējienu, kas viņa tāda bija tā kā 20 km potenciāli. Un es pēc kaut kādiem 5 km sapratu, ka nebūs. Visi mani treniņos gāja labi. Es skrēju tik ātri kā nekad. Un es saprotu, ka nebūs. Tas ir emocionāli pārdedzinājums. Un mēs skrienam. Un es saprotu, ka tajā pusē viņš tā kā laiks nost. Viņš ir ar mugursomu. Garajās biksēs. Un es saku, lūdzu paliec. Viņš man noskrēja visu 42. Es tiešām nezinu, vai es varētu noskrēt, ja viņš neizpārās. Jā, milzīgs atbalsts toreiz. Un tas tiešām ir tāds, ka tev ir tik grūti. Un tikai tur viss tāds, bet tu skaties tajā pulkstenī un tu saproti, ka tas temps ir bijis gana labs. Bet pēc tam sajūtām liekas, ka tu rāpo un skrieni. Saprotu, ko tu saki, jā. Jāni, sveicies tev. Lau, Garda. Cik maratons tas noskrējis? 2. Jā, vai tev ir kaut kāda tuvākā maratona ambīcija atkal? Es biju nopirkusi arī uz 3. dalību, bet tad es tā ļoti saprātīgi un laicīgi nolicu. Es saprotu, ka es emocionāli nepaņemšu šo slodzi. Es zinu, ka es gribētu vēl noskriet maratonu un tomēr ierakstīties tajā laikā. Kas ir tas tavs laiks, ko tu esi izdomājis? Es gribu 3 stundas un 33 minūtes. Kas nav tā kā nekas tāds. Garda, come on, tas ir maratons. Tas ir kaut kas tāds. Jā, bet zini kā, tad, kad tu neeskrējies maratonu. Nē. Tad, kad tu noskries 2, Tad mēs skriesim atkal runu. Jā. Labs ir. Nē, bet zini kā, mums runa jāskrien vasarā.
O, easy. Mēs esam saģērbties kā kaut kādas 90 jūs. O, vai, zini, ko mēs varētu vēl runu noskatīt Itālijā kādu? Jā, šis ir ierakstīts. Šis ir ierakstīts. Labi. Nu, tad par to Itāliju, ja viņi mums te vijās cauri un kāds, kurš tev zina, lieliski saprot, kāpēc mēs par to runājam. Bet kāds, kurš vēl tevi nepazīst, kas ir ar to Itāliju, kā vispār sākās tā tava mīlestība, varbūt vēl līdz pārgājieniem netiekam, bet kas tur ir tāds, kā notikās jūsu satikšanās un kas tas bija pa klikšķi? Šeit patīkamā nopūta vai tā kā tā atskol man šits jāstāsta? Tas ir kaut kas tik sens. To sākumu es īsti neatceros. Es atceros, kad gribēju studēt universitātē Itālijā. Aha. Bet Labi, gribēju studēt. es to, protams, nerealizēju. Protams. Es gribēju teikt, kas tas tāds ir, tas nav raksturīgi tev. Nu, come on, cik es atceros, man bija kaut kādi 18 gadi. Viņš mīzīti vēl maziņi. Nu, taču tur to un šito, un tad tev liekas, ka vajag tur precēties un bērnus. Un tam līdzīgi. Bet es kaut kādos 16 gados pirmo reizi aizbraucu uz Romu. Un es atceros, kā es izgāju no metro stacijas, lija lietus. Un es atceros, ka gar malām ir viss pārdotos lietas sargus. Un es paceļu galvu. Ceru, ko es. Tu tā kā... Viņš bija šitāds. Mums bija vienkārši tā jauda, kas ir tajā Romā. Tas... Es nezinu, tur tā ir tāda mana spēka vieta noteikti. Lai gan tur ir masas un turisti, bet es protu to izslēgt. Un, nu, jā, laikam tas sakās ar Romu. Un tad lēma gara. Bet kuram nepatīk Itālija? Nevienu nepazīst tādu. Tur ir skaisti. Viņi dzīvo bez steigas, kā mēs gribētu dzīvot, bet neprotam pagaidām. Nu, tur ir viss, ne? Tur ir viss. Nu, man arī tā kā ārkārtīgi Jā. Nevajag idealizēt zaļāk, kaut kur zaļāk. Nē, es atceros to, ka mēs gājām pārgājienā. Bija arī tāds brīdis, kad man liekas, ka mēs esam Polijā. Dīvaini pļauja un šiltas. Magonēm, ka tu... Jā. Es atcerējos nesen to video, jo es kartē skatījos, kur bija tā māja. Jā. Un es atcerējos, kā tu gāji. Šī ir Itālija. Magonas, šoseja, jārda. Jā, arī tāda ir Itālija. Dzīve ir viss notiek un kurā brīdī tu izdomā, ka tu vadīsi cilvēks pārgājienā. Tā kā tas ir, jo tas nav tāda profesija klasifikātorā. Un to nedara neviens tā kā pie apvēršana cilvēks. Kā tev vispār ienāca prātā, ka tā ir štela? To, ka iešana ir štelle. Es sapratu tad, kad es pirmo reizi... O karšķi, ne? Jā. Pirmo reizi. Pirmo reizi aizbraucu. Pirmo reizi gāju savā solo pārgājienā, kas bija Santiago ceļš. Un tad es sapratu, ka šis ir kaut kas ļoti nenovērtēts. Kas bija tas, kas tev tur? Kas bija tā vērtība? Un tu paliec ar sevi. Cik daudz mēs paliekam ar sevi? Nu tā. Nesen runāju tieši ar priekšnieci par šo jautājumu. Nedaudz pie terapijas jautājumu pieskārāmies. Un viņi saka, zini kā, man liekas, nevajag vispār terapiju. To palielam var daudz jautājumus atrisināt pats. Kā mēs piekrītu un nepiekrītu reizē, bet tā doma bija, ka tas strādā tik forši tamdēļ, ka tu vienkārši tā kā reizi nedēļā vismaz stundu esi viens. Nu tā kā tev ir sev tikai tas laiks sev, un tad tu arī visu kaut ko tur vari saprast. Domā tajā terapijā? Jā. Un tādās analoģijās runājot, ka šis te ceļš, ko tu ej, ir laiks tev, un tas tik ļoti katram no mums ir vajadzīgs. Skrienot mēs to dabūjam pārgājienā vai terapijā, whatever. Vienkārši tas ir jāatrod. Nu tā. Es domāju, ka terapija ir tas laiks, kad tu strādā savā labā. Bet vai tas ir sevi? Tev ir tomēr pretības terapeits. Viņš tevi bišķiņ tomēr vada
tajā visā. Viņš tev varbūt uzdod jautājumu, kas tevi ved tālāk. Bet ejot 9 dienas vienam pašam, un tur tu pats sevi vedi. Gan dziļā purvā, gan vēl no viņa ārā. Un tā dzīves vienkāršība. Tu saproti, ka tev vajag daudz neko nevajag. Tu vari salikt somā, kāds pekals. Vienkārši iet. Es vēl gāju, nezinot, kur es palikšu. Es vienkārši gribēju tā. Lai tā dzīve un ceļš veda tur, kur jānonāk ar tādu paļaušanos. Jā, un tad es sapratu to labumiņu. Ja tad man nebija doma vest cilvēkus. Kaut kā ļoti netīši es nonācu Toskānā. Nākā gāja viena. Tur bija vairāku apstākļu sakritība. Jā. Teorētiski man nevajadzētu būt vienai. Bet es biju. Sveicienu Lienai. Jep. Un tad, pirmajā dienā, man liekas, pēc 20 kilometra, man bija pilnīgi apgaismība par to, ka, es protu organizēt, un man patīk plānot. Es sapratu, ko es neprotu, un ko es būšu ar šo darbu, spiesti iemācīties. Kas bija? Es neesmu tāda. Es savā galvā varu izdomāt, un es tagad tur vēlās tabulās jau un to nelikšu. Aha. Bet tu nevari pie tā apjoma. Nelikt tabulā, jā. Vienkārši ir struktūra. Tu izveido struktūru. Es pišķiņ tādā anarhijā viņš dzīvoja līdz tam. Es teicu monarhijā vai anarhijā? Anarhijā. Un tad es sapratu, tas pats, kad Itālija. Man vienmēr ir patikusi. Es varētu šeit strādāt. Un kad gandrīz visiem patīk Itālija. Vienkārši mečs, ir. Un tā es izziņoju pirmo pārgājienu. Es vairs nesaprotu, kā. Grupa bija vienkārši fantastiska. Jo es pieņemu, ka varēja arī grupa būt tāda netik fantastiska. Un es nezinu, es būtu tagad turpinājusi. Okay. Bet viņi nedēļ to apstiprināja ar viņu pulsu. Turpināt. Ka viss ir pareizi un pasaulē to vajag. Un ka arī man to vajag. Un tad tu kādam to pasaki. Un kur es izdomāju, ka es tagad vedīšu cilvēkus pārgājienos. Droši vien, es ceru, vairums no viņiem teica, ak, Dievs, jā, šis ir tavs, dari. Bet droši vien bija arī kāds, kurš tā kā, ko? Tāpēc man bija pilnīgi vienalga. Es tieši šo gribu, kā tu ar to, jo galvā tev 2 bērni tajā laikā ir, vai ne? Un tas nozīmē kādu brīdi. Jā. Viņi paliek Latvijā, tu esi tur. Kā tu ar šo visu viedokli kāda tiki galā? Mēs taču dzīvojam savu. Man. Es zinu. Un es tā sajūta iekšā bija. Man ir tāda, kad vienkārši bez variantiem. Vienkārši tu tam tici. Tā. Tur jābūt dolam, lai vienkārši pateikt, es to nedarīšu. Man liekas, tu vispār pat nezinu, kādam es vēl prasīju. Jo man noteikti neinteresēja. Es vienkārši zināju, ka es tā kā tas ir jādara. Jo es biju darījusi ļoti daudz ko. Sākot ar to pašu interjeru dizainu, tad bija sieviešu apģērbas zīmols. Kas laik bija? Rīktīgi daudz, kas bijis. Jā. Un es atceros, ka man bija konsultācija, un mārketings. Un Sandrs man prasa, kāpēc, lai to tavu produktu pirktu? Un es nevarēju pateikt, kāpēc, lai tās sievietes pērk to kleitu. Ko viņi mainīs? Būs īsais tāds fast happiness. Jā. Vai šodien smuka, tev jau tā ir tāda iekšējā sajūta. Ka tu esi smuka arī pidžamā izpūrusi un arī smukā kleitā. Un beigās tas vizuālais ir tikai otrajā plānā. Un man nebija atbildes, kāpēc lai pirkt manu kleitu. Bet kāpēc?
lai pirktu pārgājienu, jebkurā dienas laikā. Es vienkārši zinu, ka cilvēks no tā iegūs. Un viņš iegūs daudz. Un viņš iegūs kaut ko vērtīgu, paliekošu. Un nebūs tā, ka tas izies no modes. Tas tāda savā ziņā sanāk tāda investīcija sevī, tāds ieguldījums sevī. Labi, cik tas cilvēks aizved uz pārgājienā? Tagad cik cilvēki tev ir gājuši? Varētu būt, ka tas cipars ir kaut kas pār 200 kaut kādi 20. Es precīzi nezinu. Un kas visus šos pārsimtus cilvēkus vieno? Viņos redzi kaut ko tādu? Kas tas ir? Nē, es droši vien jūs varētu dalīt kaut kādās grupās. Nu, padali. Ir daļa, kas nesaprot, kur viņi nonākuši. Bet, es ļoti ticu, ka viņi nonāk tur, jo viņam jābūt. Ir daļa, kas brauc, lai tā kā ietu pie sevis, pabūt ar sevi. Un ir daļa, kas brauc, lai pierādītu, kad visāk iegūst tā kā ticību sev. Tā es viņus varētu iedalīt. Un tas viss vēl notiek maksimāli skaisti, vizuāli skaisti. Jo viss, ko tu dari, ir, es nezinu, kā tev sanāk, kā tu dari lietas skaisti. Pēc, kad viņai ir lielā uzkiriņa tagad, redzam, tas skaists salons. Ja? Un, lai jūs saprastu, kā visas vietas, kur mēs palikām gan ļoti krāšņās, gan mazāk krāšņās vietās. Tāds ir tās durvis, tādā akordeona. Nekad neatnesīs. Katru reizi, kad es uz kādu viesnīcā atceros, bija tāda tolģa. Viesnīcā bija točiņa, kurai bija garmaškiņas durvis tagad ciet. Un mēs palikām vairākas nedēļas istabā. Un tagad tu aizver garmaškiņas durvis. Tas ļoti labi zinu, ko otrs darīs točiņā. Bet arī tas ir vienkārši gaumīgs numurs, bet, piemēram, uz ārkārtīgi skaists ielas. Ja? Un, bet es tev vienkārši gribu vienu epizodi stāstīt. Es aizlidoju uz Helsinkiem vienu pati uz Coldplay koncertu. Pati nobukoju, vismaz tā nebiļeti. Pati nobukoju tā kā numuriņu. Likās ļoti skaistu. Pati vedu sevi pastaigā. Pati izdomāju, kur ēdīšu. Bet kā tāda promenāde. Ēdīšu tai promenādē. Kaut kāda tur vietiņa tāda. Izskatās no ārpuses ļoti skaisti. Skatu uz ūdeni, uz māliņu. Ieej iekšā. Skan kaut kāds dīvains muzons. Labi. Ģip fancy. Izrādās, ka man ir jāstāv pašai rindā, lai es pasūtītu ēdienu. Man šausmīgi grib sēst, man jāpalādē telefons. Un es izstāvu to rindu. Tad es apsēžos pie galdiņa. Viņš ir netīrs. Aha. Un es gaidu to savu ēdienu. Tad es sūdu salātu par 60 eiro. Un es domāju, bļēns, man reāli te nepatīk. Vispār nav vaibīgi kaut kāds šausmīgs muzons. Man mūzika ir normāli svarīga. Vai mūzika vai klusums, bet tas, kas ārpusē notiek audiāli, man ir ļoti svarīgi. Un es saprotu, ka nebūs. Garda taču te nekad nepaliks. Kāpēc man ir jāpalikt sūds ar tiem 60 eiro? Droši vien salāti arī nebūtu baudāmi. Es vienkārši piecēlos un izgāju, es tik normāli par sev lepojos, jo es citās reizēs paliktu apēst un tā kā sūds. Jā, tas samaksājis, jā? Vai vispār, ko tur čakarēties? Aha. Jāēd un jāēd, jā. Bet, come on, jāēd skaisti. Taču tava dzīve, katras pusdienas varbūt arī ļoti skaista. Un to tas ir thanks to you. Lady, no kurienes tevī tā estētika uz lietām, jo, ja tu brauc pārgājienā ar Gardu, izrādās, ka viņi dekorē arī autobusus ar lampiņām. Vienkārši, lai būtu skaisti. Autobusu nebrauc ar lampiņām. Tas ir svētku pārgājiens. Un pastāst par to savu estēti tevī un kā tu tiec galā ar to tad, kad ļauns ir jābrien pa dubļiem pārgājienā. Bet tie ir kontrasti. Saproti, ja mēs, piemēram, atceries garo dienu, garāko Romas dienu, tā bija 4. Kad mēs iegājām Viterbo? Jā. Jā, es ieraudzīju puskilometru no kalna augsts, kur mums pabeidzās dienas maršruts, kā Iga nes līdzi gurtu burku stikla. Gurtu burku no pusdienu. Stiep līdzi, tas bija ļoti smieklīgi. Nu jā, un tajā vietā, ja mēs tagad sateiktu, man braucam, mēs varētu nopirkt
Mīļais, tiekāt lidmašīnā aizdotu, aizvāktu mašīnu, mēs tur ieietu, tā garša nebūtu ne tuvu tāda, kā tad, kad pēc tam, kad atceries, kā tev apali stiga tajās zubļos. Un tu ienāc, tas kontrasts ar to, un tu esi šeit atnācis. Tu esi diezgan daudz ar sevi cīnījies, tu esi atmetis cīniņu, tu esi bijis arī priecīgs, viss taks notiek ceļā, un tad beigās tu sevi tak apbalvo par to. Tā baudāmā daļa nebūtu. Tu viņu nespētu tā baudīt, ja tev viņa vienkārši tiktu tā nolikta. Bet tu viņu aizeri, tas ir tavs darbiņš. Jā. Arī dušiņa nekad nav tik forša kā pēc skrējiena. Vēlamies pagarūta, vai ne? Klau, mīlestība uz Itāliju. Kā tev ir? Ko domā par Latviju, vai tu mīli Latviju? Un kāds tev attiecības ar tēvu zemi? Ziņa ar vien labākas. Tieši pēc atbraucot no sezonas. Es tieši nodomāju, ka tāds pašs mierīgs. Laikam arī tā ziema ir forša. Ziema paskaidro. Dāli ir tik cari, cik neziņojas tomēr, ne? Un, lai ko man gribētos, un kā man liktos, sākam ar sevi. Lai top. Tu jau pieskāries tam, ko tu, kas mums itāļos, ko mēs varam mācīties no itāļiem. To nesteidzību, ko vēl. Es lieku, dažbrīd tā nesteidzība mīs ar tādu. Vienaldzība neskanēs tā kā pofigisms. Bet ko itālis? Viņi ir apvērti. Un tu ej no rīta un visi sveicinās. Viens nevienu nepazīst, bet viņi sasveicinās. Piemēram, ejot skriet, skrējēji savā starpā samājās, vai ne? Nesapoši. Bet reizēm ir tā, ka mēs esam tik baigi savās galvās un savās raizēs, ka mēs pat kaimiņu nepasveicinām. Bet Gerda, ko itāļi? Vai ir kaut kas tāds, ko viņi no mums varētu mācīties? Peldēt vasarnā, oktobra beigās. Viņi vienmēr, kad grupa ielādz baseinā vai no rīta iet peldēt, viņi saka, ka mēs esam draki. Viņš saka, ka mēs esam draki. Ko no tā, ko tu saproti tagad? Šodien. Baigi būt gribējis saprast tātāk. Zini, šitas nav pie manis. Nu. Tāpēc, ka man liekas, ka tas viss nāk tieši tādā secībā, kā tam jānāk. Būtu viena lieta, ko tu tur mainīji, vai ko tu nožēlo. Tu man jautājumu tikko apgirs, ja? Jā. Ļoti labi. Jā, nu tā kā... Nu labi, varbūt es zinātu to vienu lietu, bet es nezinātu vēl tās 4, ko es tagad zinu. Un tas kombo neveidoja. Nu labi, pagaidām es tagad nebūtu tā, ka es to tev jautāju. Nē, ļoti labi. Nē, tas ir perfekti. Jā, tā tas ir jābūt tā. Varbūt būtu bišķi ātrāk sportojas. Nu perfekti. Nu šito tu manā projektā ierakstīji izcili. Lūdzu. Super. Ko tu sev novēli? Es novēlu ticēt sev. Ticēt? Oh my gosh. Jā, ticēt. Ko tu ierakstītu savā vizītkartē? Tev intervēs Itālijas panorāma, kas viņam jāraksta apakšā. Es nezinu. Haikeri no Latvijas. Nu, nē. Neizklausās pēc tevis. Neizklausās. Es gribētu laikam, lai viņi raksta apakšā. Jā, es gribētu, lai viņi raksta Hack Your Mind. Un pasīt your mind. Hack your mind, run your mind. Vienkārši kustini savas domas.